Izbrauksim šajā video mazliet pa Maskavas forštati, parādīšu, kādā veidā mēs tad precīzi ieņemam kreisos un labos malējos stāvokļus. Kā redzat, man kreisais malējais stāvoklis ir tieši līdz ar ceļa apzīmējumu, tā lai plecs ir tuvāk šeit līnijai. Tagad krustojumā nogriezīsimies pa kreisi. Redzam, pretīm braucošo mums nav, gājēji nav. Braucot ar motociklu vienmēr, protams, labāk pārliecinamies pa drošību dubultā, jo vairāk, jo labāk. Jo tomēr diezgan daudz autovadītāji ir neuzmanīgi un bieži vien var nepamanīt. Ierakst komentārā, cik braukšanas man vajadzēs, lai nokārtotu A kategoriju. Es uzsāku A kategorijas apmācības BAV autoskolā. Šīs sezonas pirmā grupa sāks 18., 20. un 24. februārī no 6 līdz 10. Nāks ar mani? Pieteikties tu vari bavaautoskola.lv. Pieteikuma formā norādi manu uzvārdu Fībīga un tu saņemsi 10% atlaidi teorijas kursam un reģistrācijas maksai. Tad cenšamies, protams, vērst vairāk skatienu tālāk uz priekšu. Redzam, mums sagaida ceļa remonts un sašaurinājums. Zīme 30 km/h, tad samazinam jau ātrumu laicīgi pirms zīmes. Šobrīd mums pārslēdzās Luksfors, tāpēc stāsimies. Un tad šajā gadījumā mums svarīgāk ir ceļa zīme, līdz ar to apstāšanās vietu mēs tātad pildam pirms šīs ceļa zīmes. Jo, kā jau zinām, tātad ceļa zīmes ir svarīgākas par ceļa apzīmējumu. Un tad mums ieslēdzās atļaujošais signāls, varam uzsākt kustību. Un šeit arī mums, diemžēl, pārslēdzas Luksfors, tāpēc jau laicīgi sākuši samazināt braukšanas ātrumu. Un tad mēs regulējumā krustojumā nogriezīsimies pa kreisi. Parādīšu, kāds mums ir pareizs kreisais malējais stāvoklis. Vienmēr atceramies, ka mums ir jārāda arī virzienrādītāji un jāpārliecinās par drošību skatoties par attiecīgo plecu aklajā zonā. Tad slēgšu virzienrādītāju tikai tagad, lai nemaldinātu. Veidojam trajektoriju tā, lai neesam iebraukši pretējā braukšanas joslā. Redzam, pretī mums neviens nav un mēs varam izpildīt manevru. Šeit sarkanā gaisma tātad neatiecas uz mums. Tad mums tagad jāpārliecinās par drošību, jāpārkārtojas uz kreiso joslu, jo turpināsim braukt taisni. Un mazliet paturpināšu par to sarkano gaismu, tātad viņa neatiecās uz mums, tāpēc, ka tas ir dublējošais Luksfors šķērsojumai brauktuvai. Un, lai viņa attiektos uz mums, tur būtu papildus jābūt tātad uzstādītai zīmei apstāšanās vieta. Tātad balta zīme ar stop, kas mums iepriekš bija zem tuneļa. Un, protams, arī klāt būs stop līnija. Šobrīd mums rūpīgi jāsako līdz maksimāli atļautiem braukšanas ātrumam. Zīmes tātad nekādas nebija, kas ierobežo. Atrodamies apdzīvotā vietā, tātad maksimāli atļautais mums ir 50 km/h. Tad redzam, mums priekšā atkal sagaida ceļa remonts. Jau laicīgi samazinam ātrumu. Cenšamies nepārsniegt vairāk kā līdz +4 km. Pārliecinamies par drošību un tad ieņemam kreiso malējo. Šobrīd kreisais malējais stāvoklis mums tad ir jāieņem arī joslas ietvaros. Tātad šeit mēs viņu ieņemam izteiktāk. Redzam, gājēji mums nav, jo šķērsojumās brauktos būtu jādod arī ceļš tiem. Tagad atkal pārliecinamies par drošību. Ieņem kreiso malējo, jo griezīsimies pa kreisi. Brauksim pamazām atpakaļ uz to pašu krustojumu. Izbrauksim, es domāju, Elijas ielā kreiso pagriezienu ar motociklu. Tas būs daudz interesantāk nekā ar vieglo mašīnu. Tagad krustojumā nogriezīsimies pa labi, lai jūs redzat, kādā veidā es visu laiku pārliecinos par drošību. Ieņemu attiecīgus labos malējos stāvokļus. Pirms nogriešanās tad atceramies par gājējiem. Es tiem, protams, eksāmenās var izkrist ļoti vienkārši. Atkal tad nogriežamies pa kreisi, ieņemam attiecīgi kreiso malējo stāvokli arī
braukšanas joslas ietvaros. Redzam, gājēji nav arī transporta līdzekļi, kuriem būtu priekšroka. Līdz ar to mēs diezgan raiti šeit varam izpildīt manevru. Kā redzat, ielas pagaidām ir patukšas, jo es svētdienas rīts esmu laicīgi pamodies, lai nofilmētu šos te video. Tagad tātad vērtējam galveno ceļu, redzam, ceļš ir brīvs. Uzmanamies no busiņa, redzam, viņš jau ir tāds mazliet aizdomīgs. Ievērosim mazliet lielāku distanci pirms viņa. Un tad mēs pēc tam nākamajā regulējumā krustojumā griezīsimies pa kreisi. Šeit diezgan bieži kursanti apjūgta, ka viņiem tiek dota komanda apbrauksim šķērsli pa kreiso pusi. Šķērsli mēs jau esam šķērsojuši. Un tad nereti kursantiem gribās griezties šajā regulējumā krustojumā pa kreisi, ja viņi līdz galam nav sapratuši šo te komandu. Un mazliet busiņš mums tagad piesadz, bet tur ir tātad rīkojuma zīme braukt taisni. Līdz ar to kreisais manevrs mums tātad šeit nav atļauts. Tātad pamazām mēs virzamies uz Elijas ielas kreiso manevru. Es jau laicīgi pārliecinos par drošību. Ar mocu, protams, drošība ir pirmajā vietā. Ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tad atkal attiecīgs kreisais malējais stāvoklis, arī braukšanas joslas ietvaros. Protams, nepaķeram lieki zarus. Kreiso pagriezienu slādzu iekšā, vērtējam pretējos gājējus, redzam, ne gājēji, ne pretējie nav. Tātad varam izpildīt manevru. Iebraucām tātad zonā 30 km/h. Zona mums darbojas tātad līdz zonas beigām. Brauksim pa kreisi, tātad laicīgi pārliecinos par drošību. Atceramies, kad neregulējumos krustojumos uz galvenā ceļa ir atļauts arī apdzīšanas manevrs. Un vēl tad pamazām tuvojas tas brīdis, kad mums sāksies pirmā A kategorijas grupa. Tā kā tie, kas tiešām grib nokārtot A vai A2 kategoriju, pievienošu šim storijam linku uz pieteikšanās formu. Un kas ir forši visiem mūsu kursantiem, kas mācīsies A kategoriju, būs pieejami šie te A kategorijas virtuālai braucieni, kas ir jaunums. Tagad jau ir kaut kādi, man liekas, 20 video, un foršākais ir tas, ka tiešām šādā veidā var samācīties principā visas tās āķīgākās vietas, kas būs eksāmenā tieši par to biķernieku pusi, kas ir tā kā, mēs tiešām domājam par to, lai mūsu kursam vienkārši ir maksimāli sagatavotāki eksāmenam. Tāpēc es vēlreiz labāk pārliecinos par drošību. Mazums kāds ir parādījies un izdomājis mūs apdzīt. Un tagad mums būs kreisais manevrs Elijas ielā ar motociklu. Ar mocu šeit ir bišķiņi interesantāk. Ceļa sagums šāds priekš motocikla nav tas labākais. Tā kā brauksim prātīgi. Tad mums arī ir jāņem attiecīgs kreisais malējais, tātad tuvāk pie kreisās puses. Slēgsim kreiso pagriezienu. Tad kreisais malējais mums ir ieņemts labi. Redzam, tātad neviena tieši nav. Griežam uz braukšanas joslu. Vērtējam, vai tramvajs nenāk no labās puses. Un šķērsām tramvajas lietas. Un tad nogriezīsimies pa labi. Izbrauksim vēl mazliet caur Maskavas Forštatu. Šeit varēja, protams, bišķiņi precīzāk ieņemt to labo malējo stāvokli. Vienkārši pašās beigās sapratu, ka mums tomēr vajadzētu labāk pa labi. Izbraukt šeit tramvajas sliežu šķērsošanu un vēl dažas tādas vietiņas, kas labāk jums palīdzēs saprast, kāda tad precīzi stāvokļi eksāmenā jāņem braucot ar motociklu. Tad es jau laicīgi vērtēju attālumu līdz tramvajam. Nu labi, šoreiz palaidīsim tramvajs. Mums ir tā samērā tubu. Varētu paspēt, bet droši vien eksāmenā labāk, ja tās distances nav tādas pārāk drošas, tad labāk tomēr apstājamies un palaižam. Tātad vērtējam tramvajas sliedes, redzam, viss ir brīvs. Braucot motocikli mazliet pārskatāmāks. Tad attiecīgs kreisais malējais. Veidojam precīzu trajektoriju, tad nenogriežam to. Tad brauksim tālāk uz priekšu. Skatāmies tātad, kas mums tur notiek. Mazliet jau samazinu ātrumu. Redzam, tuvākās durvis mums ir aizvērts. Katrā ziņā lēna kustību mēs varam uzturēt.
un tad šobrīd mēs krustojumā nogriezīsimies pa kreisi. Pagaidām tad ir spēkā šī zīme braukt aizliegts pa sliedēm. Te ir divi izbraukšanas varianti. Pašā krustojumā mēs varam ieņemt sliedes, jo ķieģelis darbojas līdz krustojumam. Bet mēs šajā gadījumā tomēr izpildīsim otru variantu. Tad ieņemsim kreiso malējo stāvokli no braukšanas joslas. Redzam, tad nav ne pretīm braucošo, ne gājēji, līdz ar to mēs varam tad nogriezties. Tad krustojumā brauksim pa labi, jau laikus pārliecinos pa drošību par labo plecu. Varam braukt, kur busiņš tad sākumā izskatījās, ka mēģinās paspēt pirms mums. Pēc tam tomēr nolēma mums dot ceļu. Tad bija svarīgi pamanīt, ka mums ir zīme maksimāli atļautais braukšanas ātrums 30 km/h. Šobrīd mēs tātad krustojumā nogriezīsimies pa kreisi. Te ir ceļa remonts. Es domāju, ka pabeigs būs mazliet savādāk, bet attiecīgi šai situācijai mums tātad kreisais malējais stāvoklis ir jāņem maksimāli tuvāk pie kreisās malas. Dodam ceļu gājējiem, skatāmies, vai nav gājējuši šķērsojumās brauktuvs un izpildam manevru. Arī apbraucot mums tātad ir jāpārliecinās par drošību par kreiso plecu. Attiecīgais pagrieziens jāieslēdz. Laikus jau pārliecinos pa labo plecu, slēdzu labo pagriezienu un krustojumā brauksim pa kreisi. Tātad atkal attiecīgs kreisais malējais stāvoklis. Izpildam stopzīmi, tad fiksēts stops. Redzam, gājēju nav un varam izpildīt manevru. Tagad bija tad svarīgi pamanīt, kad esam uzbraukuši uz vienvirziena ceļa. Tātad, lai nogrieztos pa kreisi, mums ir atkal attiecīgs kreisais malējais stāvoklis. Šeit mēs viņu izslēdzam pagriezienu, lai nemaldinam. Atkal pārliecinamies pa drošību, ieņemam izteiktāk kreiso malējo. Jau laikus esam novērtējuši, ka esam uz galvenā. Redzam, ka gājēji mums nav, līdz ar to mēs varam tātad izpildīt manevru. Tā, labi, tad vērtējam galveno ceļu, redzam, galvenais ceļš mums arī ir brīvs. Varam turpināt braukt taisni. Izbrauksim atkal mazliet caur bruģīti, tātad redzat, cik izteikti es ņemu šos labos malējos stāvokļus. Bavā šobrīd platformā ir virtuālai braucieni arī pa to rajonu, kas būs vēl aktuālāks jums eksāmenā. Tātad gar to pusi, kur šobrīd notiek A kategorijas vadīšanas eksāmeni. Tātad Šmērde puse, Biķernieku puse, Jūgla un tas. Tā kā noteikti izmantojot šos virtuālos braucienus, lai labāk sagatavotos eksāmenam. Es pat teiktu, ka tā ir lieliski iespēja, lai tajā laikā, kad to tad nav iespējams braukt ar moci un laiks ārā ir slikts, mēs varam lieliski iepazīties ar visām trajektorijām, visiem stāvokļiem, arī krustojumiem, kas mums tur būs, jo noteikti, ka instruktori vairāk mums tātad zenās pa šo vietu. Tātad, kā redzam, kreisais malējs man ir ieņemts, vēlreiz pārliecinos pa drošību, skatos, vai nav gājēji. Pa labi nogriežoties atkal tātad attiecīgs labais malējais stāvoklis. Vērtēju, kas tad mums notiek ar galveno ceļu. Ir brīvs, tad varam braukt. Tad redzam, zīmes nekādas nebija. Līdz ar to atļautais mums ir 50. Tad redzam, mums ir velospēdu vadītājs priekšā. Tad uzmanīgi ievērojot drošu intervālu. Gandrīz pat apdzenam. Tā varētu teikt, jo mazliet vairāk virzījāmies jau uz pretējo joslu. Tagad krustojumā brauksim pa kreisi, tad atkal pārliecinos pa drošību pār plecu. Kreisais malējs mums ir ieņemts. Saulēcīgi es novērtēju, ka galvenais ir brīvs, nav arī gājējuši šķērsojumās, un līdz ar to varu izpildīt manevru. Tad jāiemācās ar motociklu braucot savienot visas šīs darbības, tātad gan pārslēgt attiecīgos pārnesumus, darboties ar abām bremzēm, tad ar roku un kāju, pārliecināties par drošību, kas arī nemaz tik vienkārši nav ieslēgt pagriezienus attiecīgos. Šeit es mazliet pabraukšu paasfaltēto sagumu, ātrumu īpaši nepalielināšu, tāpēc, kad, ja gadījumā kāds tikko apturējis un durvis atvērs vaļā, mēs tad griezīsimies pa labi,
Atkal tad redzat, ieņem attiecīgu labo malējo stāvokli. Nogriežamies, pamanījām zīmi, ka mēs atkal esam iebraukuši zonā 30. Tad krustojums šajā gadījumā mums neatceļ šo te ātrumu ierobežojumu. Bet tālumā mēs jau tad redzam, kad būs zona tātad 30 beigas. Un tad mēs regulējumā nogriezīsimies pa kreisi, pārliecinamies tātad pa drošību. Ar šo manevru mēs arī šo video beigsim. Atgādināšu vēlreiz visiem, ka Bavā tad ir jau ļoti daudz virtuālajā braucienu, jau virs 50 ar motociklu pa dažādiem rajoniem, gan to, kas arī ir aktuāls priekš CSDD, gan arī centrs, tā lai vairāk varētu saprast visas šīs nianses ar trajektorijām un stāvokļiem. Tā kā noteikti izmantojot to saturu, es domāju, ka tas jums daudzreiz labāk palīdzēs sagatavoties eksāmeniem, līdzīgi kā tas ir B kategorijai. Tad redzam, mums jau būs gājējs viens, to mēs tad dosim ceļu. Sagaidām, lai gājējs mums ir drošā attālumā, redzam, pretējie nav, varam izpildīt trajektoriju. Ar motociklu mēs šeit drīkstāt arī griezt uz labo malējo, bet, lieki pa sabiedriskajām joslām nebraukšu.